YouTube kanālā, kā arī sveiciens manā dzimšanas dienas nedēļas vlogā. Šodien es plānoju, redzēsim, kā sanāks filmēt vlogu katru dienu un tad to visu apkopot vienā video. Un tad šodien ir pirmdiena. Loģiski sākam filmēt pirmdienā, un tad pirmdienas man parasti ir vairāk tāds tā kā admin, ja office dienas, kad es lielākoties pavadās pie datora. Atbildot uz ēpastiem, izrakstot rēķinus, aizpildot grāmatvedību un tā tālāk un tā tālāk. Tad tagad jau ir dienas vidus, un padās pēc pusdienas, un man ir jāpieķers, kā es to minēju, admin darbiņiem, jo es vēl vēlos šodien pēcpusdienā aizbraukta līdz Alfai, un par to es pēc tam arī pastāstīšu. Steicamākos darbiņus es izdarīju, un tagad pirms vēl ir vakars un lielā satiksmes gribu aizbraukt līdz Alfai. Es gribu iet Taigarā, tāpēc, ka es gribu paskatīties pāris lietas dzimšanas dienas ballītē, par kuras pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet jā, tāpēc es tagad netērēšu lieki laiku un došos. Tā, līdz Alfai es atbraucu, un pirms es eju uz Taigaru, es vēl vēlos arī ieskriet pāris veikalos, paskatīties, kas ir uz atlēdu. Es izbraucu saulītē, lai ašiņas parādītu, ko nu es beigās nopirku. Pirmais veikals, kas man liels pārsteidz, bija Stradivarius. Tas ir viens no maniem mīļākajiem veikaliem pārsteidz tādā ziņā, ka es atradu tā kā ieejot uzreiz šo te smoko dzelteno somiņu pa 12,99 uz atlēdēm. Es jau sen gribēju dzeltenu mazu vasarīgu somiņu un vienkārši skatījos uz manu veikalu plakātu. Tad vēl lūk šādu te auskaru komplektu pāri. Tā es ļoti ceru, ka jūs redzat. Tagad jūs noteikti redzat. Tad 3 auskariņi, zelta krāsas riņķīši un šādi te ķirsīši par 4,99. Un trešā lieta ir saules brilles. Ja jūs redzētu man iepriekšējā, vēl pirms tam video, kas bija Asaschool, tad es esmu saules brīļu meklējumos, un šīs te bija pa 5,99. To viņi arī uzlikšu, parādīšu jums, kā tās izskatās. Jā, saulēns izskatās, lūk, šāda te. Es tās, protams, nevilku par melnu tērpu, bet ar baltu kleitiņu, baltu topiņu. Man patīk. Tad vēl Ņujorkā es nopirku tieši tādu pašu topu, kāds man ir mugurā. Man šķiet ļoti patīk, un šāds man īstenībā arī jau ir, bet es veicot dārza darbs, to nedaudz sasmērēju, tāpēc es nopirku vēl vienu vietā pa 4,99 uz atlēdēm. Man ļoti tas patīk, ļoti ērts, ļoti mīksts, tātad staipīgs, un man arī patīk, kā izskatās. Un es nopirku svecītes dzimšanas dienai, zelta krāsā, tad viens garāks, viens īsāks. Un par svecītēm runājot, es nopirku arī kūku, kuru es rīt plānoju izmantot viena rīles filmēšanās, varētu tādu mazu apaļu, smuku un garšīgu. Es pēc tam vēlos arī uzēst šo te kūku, tā kā sākās man dzimšanas dienas nedēļa. Tad, jā, šādu mazu kūku no Inesas tortes, biespienu deserts. Man garšo biespienu kūks, vismīļākā man ir medus kūka, un tad man tas varētu mīlīgi izskatīties. Es ceru, ka sanāk šis rīls, jo tad, kad šis video būs publicēts, tad šim rīlam teorētiski arī vajadzētu būt publicētam, bet, skatīsimies, kā nu rīt būs, jo es vēl joprojām esmu bez mašīnas. Esmu aizņēmusies dēla mašīnu. Manai mašīnai, kā izrādās, ir caurums dzesēšanas šķidruma trubā. Līdz ar to man mašīna vajag uzkarst, un cerams, ka šonadēļ to varēs saudēt. Un tad, jā, es biju vēl arī Taigarā, un nopirku 2 lietas. Bet šo lietu parādot, jūs varēsiet arī saprast dzimšanas dienas ballītes tematiku. Es tā domāju, tad citrons un tematika būs Itālija. Italian, man jau bija nosaukums ielūgumam. Es uzlikšu uz ekrānu, jo vienkārši izkrita no galvas ārā, bet man likās dikti, mīlīgi, dikti jauka. Lūk, šāda te vāzīša, un tad es vēl arī Pepko nopirku šādas te maziņas papildus, jo es vēlos tajās salikt savas dārza cīnijas, un tā kā viņas ir salīdzinoši šīs, tad lielais vāzēs tās nesiet, un šīs bija tikai pa eiro. Man liekas, būs dikti smuki. Pēdējā lieta, kuru es nopirku, ir arī ballītei pa eiro vai eiro 50, tā kā šāds te galda paliktums. Tā, pa vienkāršo, bet lai ir tāds smuki, kurš tematiski ballīti. Dodos mājās. Čau, otrdienā, tā kā es tā minēju vakar, tad es vēl joprojām esmu bez mašīnas, bet man šodien ir plānots aizbraukt uz Saulkrastiem. Un es to darīšu ar vilcienu. Es ar vilcienu neesmu braukus, man liekas, kopš pandēmijas sākuma.
pasākumu, reāli kaut kādus 4 gadus pavisam noteikti. Ceram, sanāks ar Vivi. Braukšu jā pie vecākiem uz viņu vasarnīcu, jo es šodien gribu uztaisīt pāris bildes un rīlu priekš savu dzimšanas dienu. Esmu atbraukusi ar visām savām pārpalām līdz Saulkrastiem un smieklīgi salikt Instagramā storijas un citiem. Tā ir ikdiena braukt ar vilcienu, man tas ir reāli notikums, jo, kā es to minēju, tik sen neesmu braukusi. Un pie tiem es braucu ar Vivi. Un bija tik komfortabli, tik vēsti, tik patīkam. Un pa ceļam arī bija kaķītis, kurš tik mīlīgi ņaudēja. Bet jā, tagad gaidu tēt, kurš man paralēli atbrauks pakaļ un man nebūs jāt ar kājām. Esmu veiksmīgi tikus līdz arī vecāku vasarnīcai Čelkītim. Čau, tagad ieturēšu ātrās pusdienas un mēs dodamies tālāk. Olā, mamā! Čau, viņā! Dodamies? Dodamies. Tad kā jau katru gadu, man liekas, nav bijis neviens gads, ka mēs nebūtu atbraukušas līdz Vīriņu pilī, vai ne? Jā, tieši tā. Olā, te vienmēr ir dikti skaisti, dikti sakots un rozā pils. Kamon, tā kā, kur vēl vairāk ēcienu rozā pils, vai ne? Norisināsies tērpa maiņas, esmu uzvilkuši šo te klētu, pēc tam parādīšu nedaudz vairāk, bet ķeramies klāt fotografēšanai. Māma jau ir paņēmusi savu darbu rīku rokās. Ekipējumu. Bildes sataisījām. Tagad pats sarežģītākais uzdevums ir ielikt kūkā svecīt un uztaisīt video. Es ceru, ka nebūs baigies vējš. Bija tik daudzreiz izaicinošāk uzfilmēt to video. Tas svecīts, loļi skārā ir laikapstākļi, viņas pūšās. Cik mēs filmējam? 4, ne 5 reizes? 5 reizes. Es ceru, ka viens no tiem būs īstais. Tagad mēs plānojam aizbraukt līdz Veczaļu Klintīm. Mēs tur neesam bijuši vairākus gadus. Pirms Vīriņu veikaliņš. Jā, tieši tā. Salčuks jāpater ar rūjienes, šokolādes ar šokolādes gabaliņiem. Tā mammu ir droši cigoriņu. Cigoriņu. Tērpa maiņa numur 2. Mēs esam atbraukuši līdz Veczaļu Klintīm. Un cerams noplaudēsimies. Kāds sajūts? Pašlaik nē. Pašlaik tieši tik īsti un konkrēti. Es gan cerēšu, ka pašlaik jā. Otrā fotosesija dan. Un šai kureku bija arī brīva. Es to saukšu par galveno Veczaļu Klintas alu, jo te ir pats labākais skats. Man reāli atgādina to antilopes karjeru, kas ir Amerikā, vismaz pēc bildēm. Šī ir pati skaistākā vieta, manuprāt, šeit ar tādu lodziņu uz jūru. Pirmā šī gada pelde čai, ūdens bija ļoti patīkams, bija šī apvēsnoši, bet vidēji siltāks nekā parasti Latvijas vidējā vasarā. Pēc visiem izbraucieniem esam atpakaļ, un man jums ir jāuztais tāda mazā mammas dārza dūrīte, jo viņai šobrīd viss ir tik skaisti, tā skaitā arī terasa. Uztaisīšu tādu mazo montāžu. You are like gold dust over me, just like an angel setting me free. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer.
some space. Don't let me darken your front door. Vakariņās mums būs lasi. Forele. Jā, pareizi, forele. Tas tik labi. Labu apetīti. Es minēju to, ka es filmēšu katru dienu. Es vakardienu iefilmēju pāris klipus ar to, kā es braucu uz Rīgu, bet, principā es visu dienu vakardienu pavadīju vai nu pie datora vai telefonā, un liekas, tas nav baigi aizraujoši uz to skatīties, bet šodien ir Dāvim dzimšanas diena. Tā kā es jau viņu sabučoju, es jau viņu apsveicu, bet mums dzimšanas dienu plāni ir rītdien un parītdien un aizparītdien, tā kā šodien būs tāds low-key pa mājām, bet tas, ko es tagad vēlos izdarīt, ir iziet ārā, nopļaut zāli un apravēt hortenzijas un arī ceriņus un varbūt arī dobi. Jāskatās, cik daudz man būs laika, jo es to tagad izdarīšu savā pusdienu pārtraukumā, bez tam atkal jāiet uz darbiem un jāsmontē arī jūlija reset video un arī šodien soli baigo krusu, līdz ar to man vajag sagatavot arī puķus un varbūt nogriezt pāris cīnīs, lai tās nesasit. Nu, skatīsimies. Lietas un negājas ārkārtīgs sotīgs. Es ķeršos klāt ravēšanas darbiem, bet Dāvi, tu tagad ierīko mums dirigāciju, ja? Jā. Baigais tev temu atradums, vai ne? Bet izstās diezgan legit, es teikšu. Redzēsim vakarā, vai strādās. Lai gan diez vai mums nevajadzēs liet, ja šodien būs negaiss. Un tad paskatieties uz šitām draudzenēm. Visas vienkopus. Čau, Auruk! Tu atnāci? Čau, Auruk! Jā, žoks priekšā nevar tikt, vai ne? Video, bet man teica, ka tās ieved avens, jo es vakardienu ar vilcienu nevarēju tās atvest, diemžēl, un šīs bija paredzētas saldēšanai. Un es visu padās apēģu ar tik garšīgs, un desiet par to, ka tiešām sola kaut kāda sarkanela brīdinājuma saistībā ar negaisu. Šobrīd par to vēl it kā īsti nekas neliecina. Katram gadījumam nocelšu lejā puķu kastes, jo pagājušo gadu mums vējš reāli no manis vienu lejā. Teorijā it kā dālajām te vajadzētu būt safe, ja nu vienīgi, ja būs tās stiprās vēja brāzmas, tad nebūs tik safe, jo viņas atrodas tā kā zem pažobeles. Bet, nu labi, es jums parādīšu tikmēr, lūk, šo te tāliju, kur ir atvērsies, rādīja pagājušajā vlogā, ka vēl bija pumparā, bet jau ir. Bišķītie īstenībā tumšāk nekā bija parādīts bildē. Nu labi, šī varbūt jau ir bišķīt pabelējas, bet, nu, plus mīnus nevajadzēja būt gaišāk rozā krāsā, bet, nu, tik un tā skaisti. Ok, šobrīd izskatās, lūk, šādi te. Tad jau redzēs, kā būs. Pudziņiem savukārt es uzliku virsū pudeles, kamēr tie vēl ir tādi maziņi, bet, nu, principā pudziņiem ir tā, ka viņi neizstās īpaši labi. Cerēsim, ka izdzīvos vispār arī bez lietus vai ar lietu. Aiziet sākās lietus, un es vēl aizgāju pēc tām dālajām sanes viņas pie ieejas durvīm, tur tā kā lielāk noimīt, un es tiešām negribētu, ka viņas sasit lietus vai krusu. Čau! Sveiciens 12. jūlijā, kas ir īpašs datums, jo šodien man ir dzimšanas diena. Beidzot esmu nonākuši arī līdz manai dzimšanas dienai. Šodien esmu ļoti priecīga.
tiešām ļoti pacelāti, ļoti priecājos saņemt arī apsveikumus. Tikmēr tik patīkami cilvēki par tevi iedomājās un novēl tik foršas lietas. Par godmanai dzimšanas dienai es šodien arī vēlos izspēlēt, šajā vlogā vēlos izspēlēt arī nelielu konkursu, nelielu balvu. Jūs jau zinat, par ko es runāju. Tas ir mans lojālākā un cītīgākā YouTube skatītāja konkursu, un to jums parādīšu. Savā dzimšanas dienā es kādu no jums vēlos iepriecināt ar lūk šo te Vela matu masku, ar šo te sejas masku, ar bronzējošo krēmu, ar NYX Duck Plump lūpu spīdumu, OPI nagulaku, kā arī lūk šādu L'Oreal matu suku. Un bija noslēpies arī lūk šo te uzadu zīmolīti no L'Oreal. Un tad, lai piedalītos šajā konkursā, kā jau vienmēr jums 24 stundu laikā ir jādodās uz manu Instagram profilu, uz maniem Instagram storijiem, jādod storijas, kurā ir atbildes lodziņš un jāieraksta atslēgas vārds, kas būs kaut ko saistībā ar dzimšanas dienu, daudz baltu dieniņu. Vai jebkāda veida cits novēlējums, ko jūs vēlētos man novēlēt dzimšanas dienā, tā kā droši jūs izvēl, vai arī vienkārši daudz baltu dieniņu, vai kūkas emoji, kaut kas saistībā ar dzimšanas dienu, kaut kas, kas man arī pēc dzimšanas dienas, kad šis vlogs tiks publicēts, liks justies īpašākai un liks pasmēnīt un justies arī priecīgākai. Jā, tas ir pati labākā dzimšanas dienas dāvana. Tas, ka man šodien beidzot ir gatava mašīna no remonta. Man ir tāds prieks būt atpakaļ savā mašīnā reāli. 3 nedēļas bez mašīnas bija visai izaicinoši, jo es pie mašīnas esmu tik ļoti pieredzis pie tā komforta, pie tās brīvības, pie tā, ka tu vari jebkurā mirklī doties jebkur un tev nav jāplāno. Vai jābrauc ar vilcienu, kas manā gadījumā man ļoti, ļoti patika. Bet jā, dodos mājās, jo mums šovakar ir plāni. Man bija ātrā apmaiņa, jo mēs tagad dosimies uz kartingiem. Mums dzimšanas dienas nedēļas nogalē sākās ar tādu foršu aktivitāti kā kartingi. Mums abiem diviem tie ļoti patīk, mums patīk adrenalīns, mums patīk ātrums, un mēs brauksim kopā ar draugiem. Un pēc tam mēs brauksim ar mašīnām, brauksim atpakaļ pie mums un forši pastēdēsim. Run it back. Say pull up, say pull up, say pull up, say pull up. Yeah. She get to the cash when she ride. She look like a bad when she ride. She get to the cash when she ride. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. We get to it, got it snapped. Ak, Dievs, iedomājies, Dāvis, esmu pirmo reizi dzīvē 3. vietā. Nevar iedomāties. Tas bija vienīgāks tev apdzinās? Jā, man bija vienīgāks. Man apdzina ar Verstapenu gājienu lidojot, man vienkārši stānos. Bet, nu, apdzīts ir apdzīts. Uzvar ir uzvar, vai ne? Jā, nu, uzvar tā nebija, bet apdzīts bija. No, līkuma. Man rokas reāli ir želēņā. Tagad tieši sagatavot pāris uzkodas, bet mums principā galvenais svētdienas būs pitas, jo come on, pitas, vai ne? Some love me like when you feel like crying in the midnight. You got the best of me. You got me losing sleep. I've been hoping, baby. I was hoping, maybe you crossed my path. I've been sinking lately. Going off to different places, different planets. Watch your heart pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. Would you love me better if I go? I'm like home. Šodienas svinības turpinās, un šodien ciemos brauc mani ģimene. Mums būs tāda nedaudz itāliska stila ballīte, kā es to minēju par nedēļu, kad es nopirku tās vāzītes un pāris dekorācijas. Un tad pirmais darbiņš, kurš šodien izdarīšu, es aiziešu nogriezīšu pāris savas dārza puķītes, kuras varētu likt vāzīties uz galda, arī kā dekorācijas, un es to darīšu. Tagad es tik ātri runāju, jo man nav daudz laika, tāpēc, ka šodien soli lietēnu laiku, par ko es bišķīt saskumu, jo es cerēju, ka mēs varēsim ārā svinēt uz teras, smuki izdekorēšu, un tā kā forši ir vasarā ārā svinēt, vai ne? Tāpēc tas ir bonus dzimšanas dienai vasaras vidusī, ka parasti ir svinēt foršos laikapstākļos, bet, nu labi, kā ir tā jādzīvot, tagad
steigšus, iešu visu kaut ko darīt, jo, jā, šodien mums bija tāds ļoti lēnāks rīts pēc vakarnēnas balītes, kas īstenībā beicās diezgan laicīgi, ap 1:30 mēs aizgājām gulēt, bet, nu, jā, pēc kartingiem man rokas vispār rudēja, tā kā es jūtu arī to fizisko sagurumu un eju tagad griezt puķes. Šo to es taustīju, un tagad es esmu uztaisījuši šīm mazajām vāzītēm pāris tādus mini mazos īpašos rozīnēm, bet nu tik jauki. Esmu braukus līdz veikalam, man ir arī iepirkums saraksts, tā kā skrienam. Paspēju visu nopirkt mazākā pusstundas laikā, tagad pulkstens ir 2. Ciemiņi būs 4, un man vēl nekas nav uztaisīts, nav uzklāts galds, tā kā jau vienmēr būs tā situācija, kad viesi ierodās un es tikai kūku sāku taisīt, bet tas normāli. Man ģimene jau ir pie tā pieradusi. Drusciņ dilēma, vai tomēr iet ārā un riskēt, jo šobrīd tā kā vairāk nelīst un debesīs tā kā jau pavarās zils bišķī debesis, bet, nu, laika prognoze nav baigi iedvesmojošā, jo laiks varā tiešām silts patīkams riskēt. Mēs varbūt riskēšu, tad pēc tam sliktākā gadījumā mēs varam iet iekšā. Kapresa salāti, makaroni ar maltās gaļas mērci un kūku. Tā kā tas viss ir jāstāsta. Nav pāris uzklādīts arī. Tāks, te viss ir vēl procesā, top kapresa salāti. Šodien pagaršosim arī no Vietnamas vastās olīvītes. Tas būs mērcē un te ir gatava arī siera, vīnogu un gaļas plati. Viņa limoncello. Nāk komplektā. Nāk komplektā. Mēs tieši Madarai neteicu. Atklāšanas posms Viķerniekos. Esi uzmanīga ar sapņiem, jo var arī piepildīties tādā veidā, kā ir attēlā. Jums abiem ziedojumā. Tu paskaties. Zēt peronī pēc pasūtījuma? Italjānam. Siltas aiziet. Lūdzu, David. Paldies. Lūdzu. Salvatīte. Jā, lūdzu. Super, paldies. Kriksī. Lūdzu. Paldies. Zēt tests ar Vietnamas olīvām. Mēs pasmaržojam, smaržo visai interesanti, lai neteikt vairāk. Tur sanāk, sloka pusstundā uzlādām, laikam visu to bateriju kaut kas Viņa ir sauda un asta. tādiem kilovatām. Par dīvaināk olīvu, ko es jau dzīvē esmu mācīt. Galīgi negaršo, bet solīgi. Tā kā... Nav tā, ka negaršīgi, vienkārši pilnīgi. Asamiņš, bet saldumiņš. Jau tev arī jāpagaršo. Vietnamas olīva, jā. Jūs asa? Ne ļoti. Salda. Vai ne? Pirmais ir tāds saldums un tad tāds bišķiņ asamiņš. Bet viņām tā forma ir pilnīgi kaut kas. Es pat teiktu, ka tā nav olīva, tas ir kaut kāds. Tā kā rieksti izskatās. Bet tās ir olīvas, jāatrod trauciņš. Var iegooglēt, kas ir Baby Dracon Melon, Drakonto Melon. Google tiešos tulkojums vienmēr ir izcils Drakonto Melona mazulis. Ok, uzspīdēja saulīt un tagad ir laiks arī aperitīviem. Dzērienos, tad puišiem ir peroni, mums meitenēm mammu ir aperols un pēc vakarņām vēl limoncello. Viņš tevi aizšāvā? Šausmas, kāpēc? Nu varbūt, jā.
Sākam sekot. Labu apetīti visiem! Čin, čin! Limoncello taste-test. Jūs jau pagaišojāt, ja? Šāds krēmīgs ir. Lidlā pa 6,99. Salītais lietas tomēr atnāca, bet labāk, ka mēs paspējam paēst. Tā kā tagad ātri pārvāksimies uz iekšpusi. Es tur visu iefilmēju. Tagad man taps itāļu šokolādes kūka. Te jau ir izkausēts sviests ar šokolādu tumšo. Te būs cukurs ar olām saptos viskopā. Tur arī solītais negaisa. Tik forši, ka mēs tomēr paspējam vismaz pasētiet uz terases ārā. Es ievēlējās? Jā. Labi. 3, 2, 1. Esmu dzirdējis jau daudz pozitīvas atsauksmes. Leonards, es ļoti atvainojos, Kristap. Leonardina teica, ka ļoti garšīga? Jā, ok. Man arī būs taste-tests. Rūdim visvairāk. Es teiktu, viņa vispār nav salda. Man patīk tie mandari milti. Viņi ir tādi trauki nedaudz. Varētu vēl saldējumu likt pavirši. Vai ne? Jā, derētu. Mums ir saldējums. Gribat saldējumu? Vēl gribi kāds saldējumu? Es ielikšu linku aprakstu kastītē uz recepti. Es gan lietoju 2 receptes vienā. Pa vidu kaut kas sanāca, bet sanāca ļoti labi. Well, hello, man liekas, ir beidzot laiks noslēgt šo super garo video. Kāpēc super garo? Tāpēc, ka šodien es šo video montēju. Un jā, es ļoti ceru, ka jums patika. Jums bija tāds neliels ieskats manā dzīvē nedēļas ietvaros, kas bija īpaši nedēļa, dzimšanas dienas nedēļa un svētdienas. Ar citu, jā, svētdienu neizlaidīsim. Svētdienu mēs pavadījām ar Dāvidu ģimeni. Mēs bijām uz Brūzes manufaktūru. Mēs vēl pasēdējām arī pie mums mājās, uzēdām kūku, tā kā mums bija svinības veselu 4 dienu garumā, varētu tā teikt. Sākām ar 4 dienu, kad Dāvim bija dzimšanas diena, turpinājām 5 dienu ar Kartikiem, 6 dienu ar manu ģimeni, svētdienu ar Dāvi ģimeni un viss. Es noslēdzu šo video. Neaizmirstiet nospiest laiku, pieskot manam YouTube kanālam, jūs jau zināt viss, kas jums ir jādara. Es jums nolas super forši atlikušo dienu un tiekamies nākamajā video. Protams, arī sveiciens no Auriņas, Pučis un atā!